Termiņiem ieradušies, mēs varam sākt. Ierakstīs pārstāvi, varbūt jūs attiecināties Labdien, cienījamie deputāti! Mani sauc Valērijas Miķēvičs, esmu Cleaner izpildirektors. Un mūsu valdes priekšsēdētājs, kompānijas Cleaner priekšsēdētājs Vārtiņš Antonovičs. Paldies. Kaut kādu ielu pasakiet, un tad laikam mēs jautāsim jūs atbildēt. Jā, protams. Pirmā kārtām pateicamies jums par pašu iespēju tikties ar jums un par noritējušu iepirkumu. Saprotam, ka priekš novada tas ir diezgan svarīgs un aktuāls pasākums, kas ir noticies. Šobrīd arī pēc jūsu aicinājuma esam ieradušies, atvainojamies varbūt tik vēlā stundā, bet palielam esam gatavi atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Jā, mēs piedzīvojam ģimenēšu konkursā, kurš bija izsludināts ar labāko piedāvājumu. Tāpēc mēs skatāmies, ka būtā momentā norit līguma slēgšana. Līguma slēgšana notiek diezgan raiti. Esam noslēguši līdz būtā momentā bija 840 līgumus, kas ir diezgan liels procents no tā, ko mēs skatījāmies. Tā kā lēnām gājām uz priekšu. Tāpat es varu pateikt, ka mums būs arī pārstāvis sākot no pirmdienas, kur mēs gribētu nodrošināt sagaidīšanu, atbildes uz cilvēku jautājumiem, uz līgumu slēgšanu un tā tālāk, kurš līdz 1. aprīlim atradīsies uz vietas Dagdā, lai palīdzētu izskaidrot gan līgumu, gan nosacījumus, gan vispārējo. Un sākot no aprīļa, mēs domājam, ka pāris reizes nedēļā arī atradīsies tāpatās cilvēks, vismaz aprīļa laikā, kurš palīdzēs iedzīvotājiem skaidrot situāciju, līgumus un palīdzēs noslēgt līgumus par atkritumu izvešanas biežumu, par konteineru tilpumiem un tā tālāk. Tad mums ir priecīgi notiek atbildēt uz jautājumiem vienādīgi. Es varbūt iesākšu. Tie jautājumi, kas uzskatījumi no iedzīvotājiem, teiksim, svarīgākie jautājumi, ko es esmu piefiksējis, ja? Konteineri. Ļoti daudz pakastos ir nopirkti, un viņi ir mūsu īpašums. Ja es pareizi atceros sazarīgos vai amatos, izskanēja doma jūsu meitenēm, ka jūs apkalposiet tikai savus konteinerus, un mūsēji konteineri ir, ka paliek kā tu vada. Vai tas tā būs? Nē, noteikti tā ir nekorekta informācija, jo, ja jūs apskatīsieties arī līguma formu, tur ir tiešām iztaisīta atzīme, kur īpašnieks, ja konteineru turētājs, ja klients var arī ievilkt atzīmi par to, ka konteiners ir viņa īpašums. Tādā gadījumā mēs vienkārši nepiegādājam savu konteineru, bet piegādājam tikai uzlīmi, ko klients uzlīmē uz konteineru, ko mēs arī apkalposim. Tas nozīmē, ja klientam nav konteiners, mēs viņu nodrošinām. Ja klientam īpašuma konteiners ir, mēs viņu apkalpojam tāpat kā savu konteineru. Tad ļoti liela problēma, teiksim. Es domāju, ka pārējos novados šī problēma pastāv. Kā būs, ja es dzīvoju viensētā, piemēram, ja, līdz lielceļiem ir kilometrs, pusotru vai līdzīgs attālums, un tas piebraucamies ceļš, teiksim tā, pēdiņās nepārāk labs. Ja tur viensētā dzīvo jau pensionāri, viņš to savam izkasti līdz lielām ceļiem austrējas izstiep, jūs piebraukt kā nevarat. Līdz ar to tas jautājums paliek, kā viņš varēs nodot. Šeit notiek individuāls darbs ar klientu. Tādā gadījumā mēs esam ieinteresēti atkritumus savākt, bet pretstātā tam mēs noteikti neesam ieinteresēti sabojot ceļu, iebraucot ar smagu mašīnu vēl dziļāk un tā tālāk, un apskādēt ne klienta īpašumu, ne sadragāt ceļus. Jāskatās, ka katrs konkrēts gadījums ar katru konkrētu klientu. Iespējams ir konteineru novietne kaut kur tuvākā vietā, kas ir appusē izdevīgi. Protams, noteikti kaut kādu arī attālumu mūsu šoferis un kravējs mēros ar kājām un tā tālāk. Protams, tas nebūs varbūt 1,5 kilometrs vai 2, ja, kā jūs esat minējis. Ja.
Bet jāskatās katra individuāla situācija. Mēs noteikti nāksim pretī tam klientam un ar to vecmamiņu, kā jūs teicāt, un veco cilvēku, mēs noteikti runāsim un vienosimies tā, lai tas būtu visiem izdevīgi. Es domāju, ka tas ir savstarpējs darbs, kas ir līgums vedzot un tā tālāk, ja tas tiek atrunāts katrā konkrētā gadījumā. No savas puses viennozīmīgi mēs neatrunāsimies ar to, ka mēs nevaram piebraukt uz ar to dariet, ko gribiet. Mēs esam ieinteresēti apkalpot klientu, lai nav sūdzības, un tikai, kad klients ir apkalpots, mēs arī spējam iestādīt viņam rēķinu par sniegto pakalpojumu. Pretējā gadījumā pazūd iegļu vispār sniegt pakalpojumu. Tālāk. Jau iepriekšējā sanāksmē, kas bija tāpēc namā mūsējā, no cilvēkiem izskanēja tāda frāze apmaksa par faktisko vai pēc tilpuma. Es tagad atbildēšu uz to jautājumu. Tas lielākais jautājums, kas bija no pagājušā sapulces bija attiecināms uz vairāk uz daudzdzīvokļu namiem, tādā veidā tiks aprēķins un par ko tiks izstādīts rēķins. Es gribu teikt, ka balstoties uz dažādu novadu informāciju uz vidējo kilogramu apjomu, ko viena cilvēka saražo atkritumus, tas ir pēc statistikas tie apmēram 300 kg gadā, kas ir 3 kubi. Balstoties uz līdzīgiem novadiem, kuros mēs operējam, principā tas apjomums ir divreiz mazāks. Tāpēc mēs esam balstījušies to, ja tie ir 3 kubi gadā, tad tas ir apmēram 25 kubi mēnesi uz cilvēku. Pieņemot apstākļu, ka līdzīgos novados tas tiek dalīts uz 2, tad mēs nonākam pie tā, ja vidēji dzīvo 2 cilvēku dzīvoklī, tad tas ir uz dzīvokli būtu tikai 0,25 kubi. Tāpēc bija ņemts vērā fakts, kad mēs sākām runāt 0,24. Bet mēs nebalstamies ne uz kādām normām. Mēs balstīsimies uz faktiski izvedamiem atkritumiem. Jo vairāk dzīvokļu noslēdz līgumus, attiecīgi, un mājas vecākiem spējas kooperēties ar citiem mājas vecākiem, mēs izveidosim koplietošanas telpu, lai konteineris nestrādātu konkrētās varbūt mājas, kas varētu sadārdzināt pakalpojumu, bet izveidot konkrētas zonas, kurās varēs nest atkritumus, kas principā nodrošinās faktu, ka iedzīvotāji maksās mazāk un attiecīgi maksās par faktiski izvestiem apjomiem. Mēs balstīsimies tikai uz faktiski izvestiem apjomiem. Es gribētu teikt, ka mēs līdzīgi darbojamies vairākās pašvaldībās, mēs darbojamies Sēļķos, mēs darbojamies Gulbenē, mēs darbojamies Višķos, un tas strādā. Tas nozīmē, ja es kā privātās mājas īpašnieks vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks, mans konteineris būs nepārāk viens, teiksim, pēc grafika man tas viss ir lūkski jāizdod. Es maksāšu par ko? Par līgumā noteikto konteinera tilpumu reiz izvešanu skaits. Minimālais izvešanu skaits ir noteikts saistošajos noteikumos. Konteinera tilpums mazākais, kas šobrīd tiek piedāvāts priekš vienīgumu, jeb privātmājām, ir 0,14 litri. Savukārt priekš 0,14 kubiem, 140 litri. Savukārt priekš, tas ir fiziskām un juridiskām personām, savukārt priekš daudzdzīvokļu mājām. Mēs esam, situācija novadā ir neviennozīmīga, tā kā nav to māju vecāku, nav kaut kāda apsaimniekotāja, kas apkalpo daudzdzīvokļu mājas. Līdz ar ko mēs arī nākam priekšā ar priekšlikumu un rosinājumu, kā apkalpojam daudzdzīvokļu mājas pēc faktiska apjoma, izdalot uz iedzīvotāju skaitu, kas ir noslēguši līgumu. Dzīvokļu skaitu, kas ir noslēguši līgumu. Jā, es gribētu teikt, ka papildinājumu, tas ir balstīts uz to, ka mēs slēgsim līgumu. Ir apstākļi, kuros tu slēdz pārsvaru līgumu, tā kā mājas vecākiem, mēs balstāmies uz to, ka mēs slēgsim līgumu ar katru dzīvokli. Vienīgais, ko mēs prasīsim no mājas vecākiem, zināt gan iedzīvotāju skaitu dzīvokļos, lai attiecīgi varētu noteikt to izvešanu, lai arī attiecīgi mēs zinātu, kādu konteineru uzstādīt, kā viņu ienosīt savā starpā vai koplietošanas laukumā vai pie mājas un tā tālāk. Tas ir tas, kas mums būs vajadzīgs. Mēs līgumus slēgsim ar dzīvokli, bet mums vajadzēs noteikti sadarbību ar mājas vecākiem.
tas, ka te atradīsies cilvēks līdz 1. aprīlim, viņš vedīs sarunas ne tikai līgumslēdzējiem, ja mēs uzskatām, viņš atradīsies, ko mēs gribētu lūk, ka viņš varētu atrasties kaut kur jūsējās telpās, jau 2 stundas dienā, jo pārējo darbu mēs uzskatām, viņam ir jāveic jau ar māju vecākiem, lai varētu vienoties par konteineru, ieteikt un vienoties par konteineru, kas ir vajadzīgs mājai vai māju, kā es saucu, koplietošanas telpās, lai cilvēkiem būtu pēc iespējas mazāk jāmaksā par tiem, lai nebūtu viņi tie konteineri tukši. Tad tas cilvēks būs jau no pirmdienas. Jā. Un no mūsu puses? Cilvēks būs, viņš bija pagājušajā sēdē, tā būs Ramona Pitana, kurā konsultējas gan cilvēks, gan arī būs līgumslēdzēji. Vēl viens cilvēks, kurš nodarbosies tieši līgumslēgšanu, lai darbs ir tāds priekš. Viens skaidros, kur slēgt līgumu. Tad sekojušies jautājums. Vai vientuļiem cilvēkiem, kas atnāk un uzdot mums konkrēti jautājumu. Viņš vienu dienu dzīvo te, otru pie bērniem, varbūt kaut kur aizbrauc, un uzdeva jautājumu. Vai tiešām nevar mazāku apjomu par 0,14 iet runa par iepakojumiem, kuru iznesot, vai tas ir 50 vai 60. Mēs tādus skatus esam redzējuši Līvānos, laikam, jā? Jā, Līvānos, bet viņam tas savus apmēr netoties uz to piedāvā. Tādā ziņā, ka no vienas puses ir gan saistoši noteikumi, gan ministra kabineta noteikumi, gan, teiksim tā, globāli nosaucot pārēju likumdošanu, kas paredz, ka jābūt apjomam un tā tālāk. Bet mēs labi saprotam arī dzīves realitāti, kas ir novadā. Un šajā gadījumā varam piebilst, ka jā, mēs esam gatavi uz jebkādu risinājumu, kas ir likuma robežās, un jā, ir atbalsts no pašvaldības. Tādā ziņā, ja mums ir izziņa vai kaut kāds līdzīgs savstarpēji saskaņos dokuments par to, ka tā vecmamiņa vai tas cilvēks ir vientuļš, un jūs no savas puses kā deputāti, kā doma akceptējat, ka jā, šī informācija mums ir ticama, jo savādāk, apvienot, mēs nevaram ticēt kādam cilvēkam uz vārdu, ka viņš dzīvo vai nedzīvo, vai viņš pie vecākiem vai pie bērniem. Ja šī informācija mums ir pieejama, tad mēs varam vienoties par individuālām. Es neteikšu atlaidēm, bet piemērot savādāku kārtību aprēķināšanas metodē. Bet, jebkurā gadījumā līgumam arī šai personai ir jābūt noslēgtai paredzamai kārtībā uz minimāli pieejamu izvešanu skaitu. Tad uz tās lapiņas, ko atvada jūsu pārstāvi, kur tie visbiežāk uzdotie jautājumi un tās atbildes bija. Un tur bija tā, ka 24 stundas pirms izvešanas, ja es gadījumā tiku slimnīcā, esam zvanu, 2 nedēļas teicu, uz nebūtu. Vai jūs man ticējat? Tas arī nav vajadzēs. Jā, es saprotu jūsu jautājumu, bet šeit atkal ir tāda nianse. Pat ja jūs, rūpīgi sakot, nonācat nedodies slimnīcā, un jūs mums 24 stundas iepriekš informējat, tas attiecās uz līgumiem un izvešanas biežumu, kas ir virs minimālas noteiktas normas. Ja ir minimālā, tad... Minimālā normā, uz to tas neatiecās. Ja kurā saistoši noteikumi pārēc arī mūsu atbildību. Mums ir jāapkalpo klients minimālais režu skaits, ko šajā gadījumā jūs vai ne jūs esat noteikuši, ka sanitāru normu, kuru cik bieži mums ir jābrauc pie katra klienta un cik tas ir apjoms, ko mums ir jāizved. Grupi sako, cik tad veidos, cik ir normāli. Savādāk mēs varam nonākt tādā līdzīga rakstura problēma. Mēs varam nonākt tādā absurdā situācijā, kad ekonomijas vārdā katrs otrs iedzīvotājs zvanīs un mums goda vārdu teiks, ka viņš ir uz slimnīcu. Mēs neesam tā instancija, kas apstiprinās vai noraidīs izziņas no slimnīcas, no cietumas, no policijas vai vēl. Es gribētu teikt, ka mēs ievērosim saistošos noteikumus. Otrkārt, mūsu interesēs, noteikti arī ne jums interesēs, ir tas, ka pilsētā būs radušies papildus atkritumi, kur netiks izvesti. Mēs negribam nonākt pie situācijas, ka tas būs ļaunprātīgi izmantots. Bet ir saistoši noteikumi, kuri mums ir jāievēro.
Tieši tā, un savukārt, ja mēs runājam par kaut kādu ilglaicīgu promu, ja cilvēks ir tikai uz vasaras sezonu vai brauc ciemos un tā tālāk uz kaut kādu periodu, tad tiek slēgti sezonas līgumi atkal likuma paredzētajā kārtībā, kas ir terminēti ar laiku, un ja cilvēks nedzīvo šeit, piemēram, ziemu vai nedzīvo otrādi vasaru, tad, respektīvi, tas līgums viņam ir, bet viņš ir uz noteiktu periodu un tiek apkalpots atbilstoši noteiktu periodu sezonu. Jūs mani jautājumu jau spēdēju atbildēt, jo man vakar bija atnākusi viena sieviete, no jautājumu. Es uz ziemu, es braucu uz Rīgu pie meitas. Te tikai vasarā. Tas nozīmē terminētais laiks. Tieši tā sezonālais līgums, kas ir plašā praksa visos novados, cilvēki uzstās, nevienmēr atrodas, ir lauki, ir vēl kaut kas. Tā, viss. Cik ātrā laikā jūs pirms notikrīsiet mums dalītie konteineri? Dalītie konteineri, principā, būs piegādāti kopā ar visiem pārējiem uz līguma slēgšanas, uz pakalpojumu sniegšanas sākumu. No prakses plānojam nākamās nedēļas laikā sākt konteineru uzstādīšanu klientiem, kas jau būtu. Tas nozīmē, ka nedēļas laikā tiks gan fiziskām, gan juridiskām personām piegādāti konteineri, tostarp arī dalītie vāktie konteineri. Jā, tur ir atkal jautājums, kā es minēju iepriekš, ja konteiners pieder īpašniekam, tad mēs viņu nepiegādājam, bet lietojam to, kas ir. Ja konteinera nav, mēs viņu piegādājam. Tas pats ar dalību, ja viņš ir jūsu īpašums, kā domas īpašums, mēs varam sazāt un turpināt izvest viņus. Ja jūs gribat jaunus, atbrauks jauni konteineri. Tad sakiet, ja pieņemsim turpētiem papīriem, tagad kaut kas cits iemestas iekšā, kur tad jūs to konteinerus kopīgiem vedīsiet un skaitīsiet uz viņu kopā. Piemēram, ja mūsu mājām, šeit 3 mājas ir, šis konteiners ir, un, varbūt kaut kas pat no malas izdarījis un iemetis iekšā kaut kas. Dalīto atkritumu vākšanas sistēmā tas arī ir tāds individuāls darbs. Mēs noteikti strādāsim ar katru punktu, ja mēs redzam, ka tur, kā jūs sakat, ir pārāk nelabs materiāls, ja, tad mēs noteikti ierosināsim likt tur atslēgas, slēdzenes, lai ierobežotu piekļuvi, lai tikai tiem iedzīvotājiem, kas ir blakus, būtu pieeja šim konteinerim, vai nu viņu pārvietot citā vietā, lai viņš nebūtu publiski pieejams. Risinājumi ir. Jautājums tikai, lai ir tā vēlēšanās. Un standartā, ja viss ir plus mīnus normāli, un tas atkritumu pieaugums dalītiem atkritumiem nav tik liels, viņš brauc uz pārkraušanas stāciju, kur arī izvelk tos 2-3 maisiņus ar neatbilstošu frakciju malā, un tālāk viņš brauc uz šķirošanas vietas, un tā. Un vai tie konkrēti ir paredzētās, vai būs vīkšanā, un tās atslēgas uzstādām? Mēs uzstādām. Tas ir vēl viens risinājums, teiksim, daudzību namiem. Ja daudzību namā ir, piemēram, 40 dzīvokļi vai mazāk vienalga, ja viņi ir līgums noslēguši, piemēram, 35. Ja. Mēs varam piedāvāt pakalpojumu, ja, kad konteineri, kas tiek uzstādīti pie konkrētās mājas vai publiskošanas telpās, publiskošanas teritorijās ir ar atstāti. Ja, un atstāti tiek izdalīti pie 35 dzīvokļiem. Tas ir, lai ieinteresētu pārējos dzīvokļus noslēgt līgumus. Ja. Jo katrs savā mājā vai vecākais viņam jānodrošina tas, ka līgumi tiek noslēgt ar visiem. Tas ir viens no paņēmiem, kā prakse. Ja. Tad, lai cilvēki būtu interesēti un nenāk no malas un nevienas nemest, ja, tās atslēgas mēs varam uzstādīt visiem konteineriem un izdalīt attiecīgi tiem cilvēkiem, kuri noslēguši līgumu ar klientu. Tas ir uz maksas. Jā. Un tas ir viens no risinājumiem, ko mēs piedāvājam darīt situācijas, kāda ir uzlabošanai, situācijas uzlabošanai tieši tā. Un mums ir tāda praksa. Tā nav, tās nebūs nekas unikāls un tā nebūs pirmā vieta, ko mēs pieņemšu. Tad pēc 1. jūlijā jūs mums iesniegsiet sārakstus, kas ir noslēguši, lai mēs varam izmitīt pārmērus taisnot, ja? Mums bija tāda norma. Jā, tāda norma ir bijusi. Es domāju, ka mēs spēsim sagatavot arī nedaudz ātrāk, jo mēs paši esam maksimāli interesēti šajā jautājumā. Ir jāsaka tas, jo vairāk tiks tieši attiecinājumi uz daudzīvokļu namiem, jo vairāk noslēgs, jo mums mazāk jāmaksā. Tāds jautājums ir konteineris, ja atslēgumi uzlikta, bet būs arī varbūt tādi gadījumi, ka cilvēks tomēr pienesīs pie tā konteinera blakus atstās to maisiņu, ja? To maisiņu jūs arī savāksiet, vai viņš tā tur stāvēs? Nevar pateikt, ka viņš stāvēs. Viņš tā stāvēs. Es varu teikt, jo es domāju, ka būs arī tā. Es atbildēšu uz to jautājumu
ir praktiski sākumā noteikti. Jā, pārējais periods noteikti vārds. Mēs slēgsim līgumus un tā tālāk, mēs saucamies par pārbīdiem. Jā, pat gadījumā, ja konteiners būs par mazu. Un mēs būsim cilvēki iedzīvotāji būs izvēlējušies ar mūsu ietekmi, vai ne mūsu ietekmi konteineru, kurš būs par mazu vai tā tālāk. Jā. Pārbīdumus pārējais periodā mēs savāksim. Fiksēsim un tad iesim fiksācijā, pašvaldīsim fotogrāfiju, informēsim, kā ir objekti, kur periodiski veidojas maisiņš, ka jūs sakat blakus, un tad ir viens no risinājumiem. Vai nu tad mums ir jāstrādā ar to klientu, ka viņam ir pārāk maz apjoms, ko viņš ir savu izvēlējis, un īstenībā atkritumi ir vairāk. Ja tas iedzīvotājs vai iet māju uzskata, ka ne, tie nav viņa atkritumi, tad ir jārisina savādāk. Vai nu jāpārliek kontinents citā vietā, vai nu jāskatās, no kurienes tas rodas un tā tālāk. Jo, diemžēl, es domāju, ne jūs, ne mēs nevaram stāvēt blakus katram konteineram un vaktēt, ka... Bet katrā gadījumā kaut kādā pārējais laiks. Protams, ir savs. Jā, pēc tam. Šis pārējais laiks ir fiziski nepieciešams gan mums, gan jums, lai vispār identificētu, vai tas, ko noslēdz iedzīvotājs ekonomijas vārdā, ir atbilstoši viņa reāli saražotājiem apjomiem. Tad sakiet, mums arī ļoti daudz zemnieki, kuri šīs plēves, tā kā jau prolom tiek ietīti, kārtām plēvēm viņiem darboties. Tas būs pa maksu, jo mums ir ļoti smagas. Atkal, tas ir komerci jautājums. Plēve pēc savas būtības ir otrreizējs materiāls. Ja, ar zemniekiem, kur tas veidojas, mēs esam atklāti sarunājuši un esam gatavi uzklausīt, ja tas ir industriāls, ka jūs sakat, viņas ir smagas, viņas ir daudz. Ja, pat ja viņas ir netīgas. Mēs strādājam arī ar kudras uzņēmumiem un savācam arī materiālus no diezgan netīgas. Šeit ir jautājums jāskatās ar katru individuāli, un es to redzu tā, ka liekam otrreizējos maršrutā dalītos konteinerus, lai viņu met iekšā, un jebkurā gadījumā dalītu atkritumu savākšanu ir par brīvu. Respektīvi, tam zemniekam otrādi samazinās deponējumu atkritumu dalību. Ja viņš, piemēram, pie sevīm savāc un ar jums sazinās, mums būtu ar dievā Tieši tā. Bet tur jāskatās individuāli, ja viņš nav kaut kur 400 km iekšā mežā, rūpīgi sakot, jā, bet jāskatās. Vai otrādi mēs viņiem uzstādām konteinerus vairākumā, un viņš uzskaita tos konteinerā, vai viņš pats gatavs sākt vest, piemēram, uz šķirošanu, uz pārkraušanas stāciju un tā tālāk. Un, piemēram, tikai no ķimikāliem, kas iepakojums arī tās kādas. Redziet, atkal jāskatās ļoti individuāli. Ļoti dažādi traktējās. Ir ķimikālijas, kas skaitās bīstams videi un skaitās kā bīstams atkritums, kuru jāapsaimnieko pavisam savādāk. Skaitās, kas stāra, kas nav bīstams atkritums, ko var savādāk kā plasmas piemēram. Ļoti individuāli, atkarīgi no tā, kā tiek lietots tas materiāls. Bet mēs nekad neteiksim noteikti, un mēs atkal, kā es saku, mēs arī rosinam un vienmēr to darīsim sabiedrību un cilvēkus šķirot, dalīt vakt atkritumus, un tostarp, ja to dara arī industriāli, ja fiziskas un juridiskas personas, tas ir tikai apsveicami, mēs viennozīmīgi meklēsim iespējas to piedāvāt un attīstīt. Tas ir visi tā ir interesē. Tad vēl viens jautājums, kas iepriekš mums ir kā bija vienojušies, 7 tonu konteiners, kas stāvas aizniecībā pa bulguržiem. Ko mēs uzskatām par bulguržiem? Betons, ķēģeļi, atkritums, plasmas izstrādājumi, pultas kaut kādas krāsa. Ko var mest tajā konteinerī? Jo man tāda jautājuma uzdevuma. Mēs varam ļoti detalizēti aprakstīt, kas ir noteikts atkritumu klasifikatorā. Bet mūsu doma un mūsu vienošanās, kas mēs arī jums runājam, ka tas ir iespēja iedzīvotājiem arī pie mazākiem apjomiem kaut kā atrisināt situāciju, lai nebūtu viņam pārāk dārgi, individuāli, teiksim, ja viņam, kad mēs runājam ar šito risinājumu. Viss, kas ir nesadzīve radies, bet būvniecības darbu radies. Smiltis, grants, ķieģeļi, škemba. Tādā ziņā saprotiet. Es nevaru jums šobrīd nosaukt veselu sarakstu, jā. Šeit ir galvenā ideja starpības par to, ja konteineris stāv publiski pieejamā vietā un garām brauc mašīnas un sāk redzēt konteineru un sākuši maisiņus mest iekšā, tas no bulguržiem pārveidojas par sadzīves atkritumu konteineru.
Tieši tā. Ja viņš stāv aiz žoga un no jūs no savas puses varat nokontrolēt to plūsmu, kas nāk iekšā, tas ir koka izstrādājums, durvis, apmetums, panelis, nezinu, viss, kas ir reāli būvniecībā radies. Viens ir izņēmums, lūdzu ņemt vērā, kā šīferis, stīkls un, kā jūs teicāt, putas varbūt ne, bet krāsas un bunžas no krāsām, tie tomēr ir bīstami jāatkritumi. Ja, bet atkal mēs labprāt nosūtīsim jums informatīvu materiālu arī priekš, varbūt, publiskai telpai, lai arī cilvēki zinātu, kas ir, ko var un ko ne. Ja, arī pie tā konteinera ir vēlams to izvietot, lai arī saprot, ar ko vai ko atšķirāt. Tas poguļus? Poguļus arī nav poguļus. Un arī pat nav stīkls, tas ir sadzīvot radies atkritums. Ja. Viņš smalki sadažs, viņš ir līderis. Protams, neviens nerakņēsies atkritumos, ja tur būs sasists gabaliņus poguļus vai sasists stīkls. Tas, kas ir praktiskā dzīve, un tas, kā mēs runājam par kaut kādu nopietnu apjomu, teiksim tā, ja jums kaimiņš remonta garāžu un no vecās garāžas viņam ir 400 gabali ar šīfera plāksnēm, tas tomēr nav būvs. Ja? Bet, ja iekšā iekrīt 30 pēc 30 centimetru gabaliņš, neviens neņems viņu ārā un neteiks, ka 7 kubīgu konteiners ir nederīgs un tas viss ir galīgi garā. Sakot, kaut kāds procents no tā, kā... Iejaukuma procents noteikti ir pieļaujams. Ar kuram nevajadzētu tur būt, ir iespējams, ja? Tieši tā. Pilsēt ir tā kā vairāk no privātmājām, ja, un tad attiecīgi viena privātmāja ir noslēgums vienreiz mēnesī izvešana no 140 litrīgiem konteineriem, otra 2, 4, ja. Kā to jūs koordinēsiet? Mūsu loģistikas nodaļā noteikti skatās ik pēc kāda perioda, kā tas notiek, un kontaktu centrs speciāli cilvēki strādā pie tā, lai optimizētu arī mūsu izdevumus. Jā, tas viss ir paredzēts un visās sakalkulēts. Es saprotu tā, ka cilvēks zina savu biežumu, ja, tad viņš pagūž bišķi tuvāk ceļu nodalījumu joslā, ja, un tad jūs zināt, ka jāpaņem. Kāds jau noteikti gribējās? Nedaudz savādāk. Lieta ir tāda, ka šoferis brauc tikai pēc noteikta maršruta, noteiktiem objektiem. Tas nozīmē, ja ceļā malā stāvēs 50 konteineri, bet līgumi ir noslēgti tikai 10, savākti būs tikai 10. Pirmie 10 vai tie, kur... Tikai tie, kas pieder konteineri klienti. Tad mēs varēsim arī kā pašvaldība redzēt tās nodalījumus, tos dienas, kad brauciet. Kas kā noslēgt? Kas kā noslēgt, varbūt nav būtiski, ja... Nē, tas ir pieļaujams arī kāds variants, ka mašīnu visu laiku pilnu ies prom no pašvaldības, ja? Redziet, šis ir tas apsaimniekotāja zelta darbs, kad saplāno tā, lai viņa būtu maksimāli piepildīta noteiktajā dienā, noteiktajā maršrutā. Un kāpēc vienmēr līguma slēgšana notiek arī laikus pirms ieiešanas pašvaldībā. Tieši šobrīd mūsu loģistēri strādā pie tā. Šobrīd, kad līgums tiek noslēgts, mēs vēl nesakam klientam, ka tev būs pirmdien vai tev būs trešdien. Tādēļ, ka viss, kas tiek apkopoti dati, mums ir jāsaprot, kāda ir plūsmā, geografiski, cik daudz, uz kādiem kubikmetriem ir noslēgts, cik ir mašīnas tilpums un tā tālāk atbilstoši katram geografiskam segmentam, lai to saplānotu maksimāli efektīvi. Tāpēc, ja būs kaut kādas izmaiņas, mēs arī atstājam kaut kādu rezervi tur pa labi, pa kreisi un tā tālāk. Bet šoferis atšķirībā arī es pieļauju, ka tas bija, kā redzu vācu, tā nevar būt. Es saku, kā šie notikļi atkritumies projām kopīgā mašīnā vai jūs atsevišķi? Tikai gadījumā, ja mūsu šoferis pie dalītu atkritumu savākšanas brīdī konstatē, ka iekšā, atvainojos, ir galīgi garām, ka tas materiāls nav derīgs, viņš ziņo mūsu dispečeru nodaļai par to, ka nākamajā maršrutā, kad brauc satīras atkritumu mašīna, šo konkrētu objektu ir jāsavāc ar atkritumiem, lai tajā brīdī, kad viņš ir uz vietas, nesavājotu jau esošo materiālu. Līdz ar to atkritumi tiek svārti ar pavisam savādāku mašīnu, brauc uz pilnīgi citu pārkraušanas stāciju. Kā es teicu, tikai gadījumos materiāls jau ir sabojājis. Bet tādēļ mēs arī piekopjam to praksi, ka visi konteineri tomēr ir slēdzami. Īpaši dalīto atkritumu vākšanu.
Tas nozīmē, ka viņi ir publiskās vietās, bet, teiksim, priekš kartonu speciālās vārtos ir speciāls caurums, kur var iebāzt tieši satlas citātus atvainojos kartonu, bet atver pilnīgi konteineru nav iespējams, jo pretēji gadījumā tur būs rīmi maisīgi sadarbības ar. Tas pats arī stikla konteineriem ir augšā izurti noteikta diametra caurumi, kur jūs varat mest konteinerus, stikla pudeles, bet ne maisus ar raktu. Mums pašvaldību saistošos noteikumus ir norādīts, ka iedzīvotājiem jāmaksā pēc faktiski radīto atkritumu uzskatu. Tieši tā. Jūs piedāvājat, ka saprotu, ka jūs skatīja par konteineriem. Ir? Jā, tā 2 eiro par reizi. Kā jūs to reizi? Konteineru nomas... Nē, kā jūs iekasēsiet? Tas bija, ka jūs ņemsiet 1 reizi nedēļā to nolūkināt. Minimālais iezvešanas grafiks ir noteikts jūsu saistošajos noteikumus. Vienreiz nedēļā? Vienreiz nedēļā. Tas nozīmē, ka reiknis, ko saņems klients, patērētājs, ir konteinera tilpums reiz izvešanu skaits mēnesī. Tas jau nesaka, mums jau, ja tos konteinerus ir tukšs, tas piemēram tur 10 litrikus iekšā. Jā, bet... Jūs tas piedāvās nesaka, ka domas saistošajiem noteikumiem. Viņš sarīt ar domas saistošajiem noteikumiem. Otrkārt, vidēji izejot cauri vēl statistikai, ir viens cilvēks saražo 300 kg. Ja viņš, piemēram, cilvēks ies uz citu konteineru un kraus viņu ārā un savie konteineru atstās vienmēr tukšu, tad mēs nonāksim pie tās situācijas, ka varbūt tur būs 10 litri. Ja? Bet viens cilvēks saražo vidēji 300 kg gadā. Mēs esam tādēļ piegājuši ar nosacījumu, ka tas ir uz pusi mazāk. Ja ņemot vērā specifiku, citos novados, kas ir 150 kg gadā. Ja? Tāpēc arī tiek balstīti saistīšana noteikumi uz to, ja? Kad ir kaut kāda izvešana noteikta reizi, noteiktā periodā. Ja? Kā Valērijas arī skaidri uzsvēra, ja mazākais konteiners ir 0,14, mēs varam skatīties uz atsevišķiem gadījumiem. Daudz jūgu namiem, kas ir mūsējas priekšlikums, mēs sakam, ka varbūt ne katram namam uzstādīt savu konteineru, bet varbūt apvienoties mājvecākajiem, uzstādīt vienu konteineru uz vairākiem namiem, ja? Jo atkritumi tiek ražot jebkurā gadījumā. Ja? Tas nosacījums. Otrkārt ir sezonālajā līguma, ko mēs minējam, ja? Bet ir pēc saistīšana noteikumiem ir konteineru izvešana. Jā, tas būtiskais punkts, kas jāsakrīt jūsu tos slēpšanu līgumu un tas saistošajiem noteikumiem. Ko tagad jūs zināt noteikti, ka jau salasīsiet, ka 1000 parakstu, lai šito līgumu pārkautu. Ir iespēja tagad šito līgumu, ka tu domāji pārkautu. Jā, tieši tā, Jūs mums uzdodat jautājumu, vai jums ir iespēja pārkautu ar mūsu līgumu? Varam pārkautot rītā. Atvainojos, vai mēs esam devuši kaut kādu pamatu līguma pārtraukšanai, ir kaut kāda pārkauta? Uz iedzīvotāju pārkautu pamatu, ka viņi... Nē, līguma attiecības ir līguma attiecības. Tur visa kārtība ir arī noteikta. Viennozīmīgi mēs negribam pārtraukt vēl nesākušos pakalpojumu sniegšanas, tas ir interesants precedents. Otrām kārtām arī mēs esam dzirdējuši par savācījumiem parakstiem, kas arī rada īstenībā tādu interesi, kā var balsot ar parakstu par kaut ko, ko tu vēl neesi saņēmis. Sūdzēties var par pakalpojumu, kas ir sniegts. Vai viņš ir nekvalitatīvs vai kāds. Dotā momentā mēs balstamies uz ideju. Tas, kas ir noteikts, kā jūs minējāt, mūsu līgumā un piedāvātajā līgumā, viņš ir pilnīgi atbilst tieši saistošiem noteikumiem un izsludinātām ietekmēm. Līgums ir, kā saka, atbilstoši patērētāju tiesību aizsardzības centru noteikumiem, atbilstoši saistošajiem noteikumiem. Jā, tā kā mēs neredzam nekādu pārkāpumu līgumā, kādas mēs redzam ar iedzīvotājiem. Mums ir nodi iedzīvotāji. Parakstīšu, ka tur ir 1000 parakstiem. Un domas deputātiem, tā kā skat būtu, skat to nodi iedzīvotājā, skat nevajadzības, nākot, cienot, ka viņš ir tos, skat iedekumus, ir pārkāpums. Kāpēc? Kāds ir iemesls? Kāds ir iemesls pārkāpums? Jā, tas jau pārāk, ko cilvēks.
Sakiet lūdzu skatījumi. Tātad janvāris, februāris, mārts viena reize, pusgads vasaras periodā 2 reizes un rudenī atkal oktobris, novembris, decembris. Tāda līguma var noskatīt. Individuāli. Biežumu var mainīt atkarībā, ja, teiksim, ir individuāli vai ir saistošajos noteikumos ir noteikts minimālais izvešanas biežums. Ja vasaras mēnešos jau vairāk izvest 2 nedēļā, protams, uz vasaras mēnešiem jau palielināt apjomu, un atgriezt uz atpakaļ. Mums jānodrošina minimāls. Mēs nevaram pārkāpt, jā, es atvainojos, mēs nevaram pārkāpt saistošos noteikumus un darīt kaut ko mazāk nekā tas ir paredzēts. Tālāk, pēc jūsu vēlmes, ja jums ir pakalpojums vajadzīgs lielākā apjomā, jūs varat mierīgi ar telefonu zvanu to atrisināt. To nosaka gan, to var atrisināt divēdās vietas ar biežumu. Man ir kontrolēt tilpumu. Ja, piemēram, negribās veist 2 nedēļā, bet izdevīgāk, piemēram, lielā konteineru uzlikt. Arī tā mēs varam runāt. Jā, mums 2 mēnesi, bet tas ir jautājums, tas ir katru individuāli, ko mēs noslēdam. Mēs varam darīt vairāk. Un saistošie noteikumi nosaka minimālu izvešanu, ko mēs nevaram pārkāpt. Minimāla izvešana, tas ir 140. Vienreiz mēnesi. Jā. Vienreiz mēnesi. Vasaras periodā man 2. Jā, jūs zvanīt uz klientu apkalpošanas centru, sakāt, lūdzu, man vajag izvešanu 2 mēnesi, jūs tādu periodu, mēs labojam savu maršrutu, noslēdzam papildus vienošanos, mēs jums izzinām progresu. Un pēc tam atgriežamies atpakaļ uz tiem nosacījumiem. Tāpēc. Jautājums. Vienreiz tā viss, kas ir uztukši, jā? Nākošais blakus būs maisiņš notiks klāt. Un pēc tam vidēji sanāk, ka vienreiz tukšā, otrais nesanāk. Ņemsies normāli. Es gribētu atbildēt, ka mēs šeit atbildējis to jautājumu, teiksim, uz pusi, un vajag no tā jautājumu atbildēt sākumu. Pārējais periodā mēs noteikti neņemsim visu. Nē, es skaidroju, pārējais periodā mēs neņemsim visu. Ja. Otra lieta ir tāda, ka, ko pārējais periodā mēs no jums gribētu pretī vairāk, ir tas, ka ir sadarbība ar māju vecākiem, ja tālāk, ka līgumi tiek slēgti. Ja, teiksim, mums ir svarīgi, lai mēs nodrošinām to pakalpojumu kaut kādā noteiktā apjomā. Ja. Vēlāk noteiktiem izkasti būs, ja tas nebūs konstants. Jā. 3 reizes uztukšā, vienreiz pilni. Es domāju, ka, protams, ka mēs nāksim pretīm un arī izgadīsim viņu ārā noteiktos apstākļos. Protams. Bet tev būs jānospēdz pēc tās uztukšās. Mēs... Pēc tā jānospēdz tā pieļi. Un nofotografēt pašam jau iztiekšā. Mēs tā nevienam. Nē, es teikšu tā, pārkara mums mēs nofotografēt. Jā, no prakses. Uztukšo būtu tagad Nē, bet īstenībā no prakses tas izskatās tā, ja jūs teicāt, reiz nedēļā, piemēram, ir izvešana un viena reize ir pārbīrums. Noteikti pienākums mūsu šoferiem darbiniekam nobildēs to pārbīrumu. Jā, bet tie cilvēki, kas sazinās un administrē līgumus, viennozīmīgi pirms sazināties ar jums, arī iziet ar klientu. Iziet cauri periodiskumu. Kā jūs teicāt, ja tas ir vienreiz nedēļā, šīs atkritums būs savāks un nekas nevalīs. Ja mēs redzēsim, ka katru ceturtdienu, es piemēram saku, bet katru ceturtdienu mēneša garumā tieši pie jums ir visu laiku kāds mains, ja, tad mēs arī pie jums griezīsimies ar jautājumu, kā jūs ziniet. Mēs esam izvērtējuši mēneša griezumā, jums bija 4 izvešanas tajā laikā, un blakus katrai izvešanai mēs redzam, ka jums papildus jūsu apjomam ir vēl kaut kas. Tas nozīmē, vai nu mēs arī jums ierosinām un piedāvājam jums palielināt izvešanas skaitu, vai nu noregulēt ar konteineru tilpumu. Jo acīm redzami, jums tilpums nav pietiekams. Tas varbūt maiš viņu noliek kā cits. Kā tu vai? Kā viņi var zināt cits vai ne cits? Viņi nevar zināt. Bet šeit ir tas gadījums, ka katrs mūsu gadījumā dod par saviem sākumiem. Tas nav labs. Ir 2 risinājumi, ko mēs piedāvājam. Vai nu atslēgas uz konteineriem, un cilvēks seko savam īpašumu, vai nu pāriet par konteineru citā vietā. Man labi uzliek to atslēgu pie tā īpašumā. Bet kā nāk noliek labs, un jūs vienkārši Jā, bet tomēr katram ir jādara par savu īpašumu. Piekritiet, ja jums ir privāta māja, un ja jums kāds brauc un liek par privātu. Nē, jā, es domāju, ka tas nav kā operatori pienākums pārliecināties, kurš viņam sarežģīt, iespējams savāk un tā tālāk. Tā ir mājas vecāki, cilvēki, kas tur dzīvo, nepieļauj situāciju, ka rodas vienkārši pārāk, tāds valstām nesmūs maisīs. Tas arī
Un atkal pēc pieredzes arī lielākais pilsētas noteikti tādas ilgas, īpaši ja konteineri ir izvietoti pie magistrāliem ceļiem un tā tālāk. Jā, bet katru individuālu gadījumu, kā Mārtiņš šeit saka, runājam vai no ar mājas vecākiem, vai no ar mājas iedzīvotājiem, vai no ar pašvaldību un meklējam risinājumu, kur vai var pārvietot tos konteinerus, vai nu kaut kā savādāk ierobežot to piekļuvi pie tiem konteineriem. Piekrītiet, ja vienkārši mašīna brauc pa ceļu, pat ja nav konteinerus, un viņš iznes savu satiksmi uz ceļa, tādiem nav, mūsu kompetence, arī jūsu kompetence ierobežot šo cilvēku ļaunprātīgu. Tas, ko mēs varam no savas puses, ir ierobežot piekļuvi konteineriem, vai nekot labu. Tas, ka mēs to satikums vāksim, mēs jums vāksim un jūs informēsim, ka jā. Nu, piemēram tā, jā. Es tā saprotu, ka mēs ejam tos līgumus slēdam no dzīvokļa, jā? Jā. Ja dzīvoklī dzīvo viens. Otrā dzīvoklī dzīvo arī cilvēks viens, bet viņš ir strādājuši. Kā jūs izskatāt? Kas vairāk salažu atrikumu? Mēs nevaram uzskatīt, kurš salažo cik atrikumus. Mēs neesam noteicēji, kurš cilvēks ir salažos atrikumus. To nosaka likumdošanas kārtība, kādā veidā var iestādīt rēķinus. Mazāk par 0,24 saprotu līgumu uzslēgt Nē. Tikko mēs bijām izrunājuši, tā norma par 0,24 ir atcelta arī ar jūsu prasību, un mēs esam ierosinājuši pilnīgi. Mēs paskaidrojām, kā mēs nonācām līdz 0,24, bet mēs viņu atceram. Bet pēc kādas normas jūs tagad noslēgsies līgumu no tā viena personāla. Būs viņš izdarīgs tam personālam? Kā? Pēc kaut kādas normas tomēr ir jāpavās, vai ne? Vai mēs sākumā tagad, es pat nezinu, kā tagad noslēgt līgumu. Jā, mēs noslēdzam līgumu, tik iznesīšu. Es jums varbūt saviem vārdiem pastāstīšu, kā mēs to redzam. Šobrīd tiek slēgti līgumi. Piemēram, mājās 4 dzīvokļi, un 3 vai 2 no tiem noslēdz līgumu. Mūsu darbinieks, apskatoties, kā šajā konkrētajā mājā ir noslēgta, apskatās blakus māju, apskatās vēl blakus māju. Viņš izskatās, cik cilvēki dzīvo kādā dzīvokļā. Mums ir jāpiedāvā kaut kāds konteineru daudzums, izvērtējam, kāds ir bijis. Mēs jau redzam, kāda konteineru šobrīd stāv pagalmā. Un tas izvedamais apjoms, kas ir pagalmā, viņš arī tiks sadalīts uz tiem 2 dzīvokļiem. Ja īstenībā mēs no jums uzzinām, vai no tā paša māju vecāka, vai no atbildīga no mājas, kā tur ir vēl 2 dzīvokļi, kas nav noslēguši līgumu, tad mēs arī sakam, vai mēs griežamies pie jums ar lūgumu ietekmēt tos iedzīvotājus, un, protams, paši pie viņiem arī griežamies. Ja viņi tomēr neslēdz, tad mēs piedāvājam likt atslēgas un tam vienam un otram dzīvoklim uztaisīt ierobežotu piekļuvi. Apjoms, kas ir uz konkrētu māju, vai uz 2, vai uz 3, ja tiek veidots koplaukums, piemēram, priekš šīm 2 vai 3 mājām, tiek sadalīts uz visiem, kas ir noslēguši līgumu uz dzīvokļiem. Nu, es saprotu, ka man tagad vislabāk preslēt to līgumu un paskatīties, kas notiek. Mērķtiecīgi pārkāpt likumu. Tas ir tāds jautājums, vai tam pensionāram ir kaut kāda atlaide? Mēs nevaram pastāvīgi piemērot vai šķirot pensionāru un nepensionāru. Atkal jautājums ir tāds, jā, mēs saņemam no jums saskaņotu informāciju izziņas veidā, ka šis cilvēks ir savādāk, teiksim, vērtējums no jūsu puses. Jā, mums pašiem ir ļoti zaļo gaismu. Tad jā, tad šim cilvēkam mēs varam piemērot. Ja tas būtu kaut kāds normatīvs vienam cilvēku 0,1, jā, kā tā normatīvs tiek no dzīvokļa, jā? Es saprotu, ka mēs arī noņemam, jā, līgumu ir jāslēdz. Man izdarītā. Pakalpojumu sniedzējiem nav tiesību noteikti nekādu normu. Jā, man izdarītā tagad būtu izdarītā pensionāru manišu, ir savāku izskatīt. Saprotiet, mums nav tiesību noteikti nekādu normu. Ar to arī atšķirās iepriekš prasības, kā tādas Latvijas likums. Jums nav tiesību. Mums nav tiesību noteikti Bet normu. jūs atkal skatāties vispirms pēc tā statistikas, ka ir 3 kubi gadā. Nē, jūs darbs arī jūs uz otru. Nē, jūs reiķinājat uz darbus. Otrs, tas ir reiķinājat pēc tam, kad te jau pacelās cilvēki. Un, kad sakam, jo vispirms jums bija dzīvoklis,
jūsu pierakstītāju līgumu un visu. Tagad jau ir viņš izmainīts, jā. Bet atkal 3 kubikmetri gada, tas ir ļoti daudz. Tas ir pilsētā paņemts statistika vai labi? Nē, tas ir paņemts vērā, es teicu, 3 kubi ir vidējā statistika. Ņemot vērā reģionus, līdzīgos, kurās mēs operējam, ja statistika ir 50% mazāk, tas ir pusotrs kubs, jā. Tāpēc tas tik piemērots uz tādiem reģioniem, kur ir līdzīgi darbie, kurā mēs operējam. Ērgļi, Gulbenē, Višķu pagasts. Bet daudz dzīvokļu mājās, jūs pat Višķi, Gulbeni, tur ņemam no iedzīvotāju. Vai no dzīvokļu, no pat, kad bija domājums gardā. Nav dzīvokļu, ir iedzīvotāju. Jā, kādreiz ir atreiz. Tieši tādi paši nosacījumi. Līgums varbūt lasot, ka to nepasaka, tāpēc mēs viņu pielabojam, bet mūsējā doma bija tieši tāda, kā mēs tādi skaidrojam. Tur nebija nekāda pārkāpuma. Nē, pārkāpumu es jau nesaku. Nē, es saku, nebija. Tur vienīgais bija kā dzīvoklis, tāpēc jau pie mums tartiņas pacēlas, jo tikai viens cilvēks sākas un 4. Es saprotu, tas ir ideja, nav maksā par faktiskiem izvestiem. Tieši tā, kā mēs paskatīsim šo. Tāpēc mēs vēlreiz atrakam, klīnēs, jebkurā gadījumā ir gatavs uz jebkādu diskusiju, kas ir likuma robežā. Normā, kā jūs noteicāt, tantiņas sacēlās un viņam likās, ka ir dzīvokļi, tas ir pārāk daudz. Mēs nevaram jums pateikt, cik ir jūsu apjoms šobrīd. Es vienmēr varu pateikt, cik ir mans apjoms pēc iepriekšējā reizes. Kurš tagad es skaitu, tas ir kaut kur 1,1 kubikmetrus, tas ir no cilvēka. Bet ļoti labi, jums arī jāzina šos apjoms. Jā, tieši arī dzīvokļiem. Bet jums reiz viens ar tiem. Nē, es gribētu teikt, mums būtu uzreiz vieglāk uzstādīt, ja jūs teiksim, dzīvojat daudzdzīvokļu mājā, katrs zina, cik ražo, jā. Bet mēs jau vienalga pēc faktiskā, tas ir darbs, un katru mājas vecāku, lai saprast, kur mēs nonākam, teiksim, jā, kāds konteiners ir jāuzstāv. Jā, mums nav interesi veist būs konteiners arī jā, vienkārši uzstādīt lielāks konteiners, pirmkārt maksā dārgāk, jā. Lai mēs viņu pirku uzstādību un tā tālāk, jā. Bet es domāju, ka ir iemākot tirgus taksažu zonā. Jūs veicāt izpēti, cik bija norādes iepriekšējos gados? Redziet, viena dodas, protams, bet ir ļoti liela un svarīga lieta, kas pēc būtības to visu maina. Sistēma, pēc kuras strādā iepriekšējais operators, ar masveida tā saucamajiem koplietošanas konteineriem un tā tālāk, ir pilnīgi atšķirība no tā, kas bija noteikts iepirkumā un uz kuriem nosacījumiem startēja arī iepriekšējais operators, mēs un tā tālāk. Nevar salīdzināt to, kas ir šobrīd vai bija līdz šim, ar to, kādi nosacījumi un noteikumi ir šobrīd. Tāpēc arī jums ir jāpieņem tas faktors, ka pēc iepirkuma komisijas, kurā mēs izniedzām, bija 3 piedāvājumi. Mums ir cena atšķīrās, tomēr, jā, no otrās vietas ieguvējā, jā, tāpēc ir jāpaskatās uz to, kad ir nāk otrās vietas ieguvējs, kurš ir iepriekšējais operators, jā, tā cena arī atšķīrās. Tas ir tas, kas ir jāsaprot arī iedzīvotājiem. Jā, mēs Rūpēs būtu tā vai ne? Jā, bet 3 tā cena. Tādēļ, ka izrakstums pietrūks. Varbūt tie, kuri strādāja līdz šim, teiksim, viņi biežāk var. Nekā jums tagad jūs norādāt, kā. Tak neviens nesaka, ka mēs nevedīsim. Cik jūs gribat, tik mēs vedīsim. Bet tās jau parāds. Bet tas ir logiski, cik reizes jūs pasūtat, cik reizes mēs atbraucam. Piedāvājums ir rēķināts uz noteikumiem skaitiem, kas ir balstīts uz saistošiem noteikumiem. Mēs nevaram mazāk nekā braukt biežāk, mēs varam. Bet ja jūs atsaucaties uz saistošiem noteikumiem, likumdošanu, vai tad jūs tad runājat tā, tas nav pareizi, kā līgums ar dzīvokli? Nevis ar pēc iedzīvotāju skaita, pēc divumā. Dzīvokļu īpašnieku. Tieši par īpašnieku nebija. Bija runa par dzīvokli. Neskatoties uz cilvēku skaitu. Mēs to sākam. Tas ir kolēģis atdod. Tas vilciens aizgājā. Līguma paraugus cilvēkiem. To jūs darīsiet ar vienu līgumiem, kurš jūs parakstījāt? Pārsveidam uz jaunās. Un to vajag iespējams, lai pārstāvīties. Kur ir uzrakstīts šajā?
iet runa, kā tika mainīti līgumi, kas sākumā bija saskaņots ar pašvaldību, ar daudz dzīvokļu mājās. Ar tiem iedzīvotājiem mēs sazināsimies un paši līgumus atbilstoši jaunai formai, par kuru mēs mēs paši pārsaucējam līgumus. Un, ja te izrunājas vecākais ir rakstīts to līgumu, tad pārstākšanas atbildi. Tātad, jāskatās situācijā, mājas vecākais ir pilnvarots dzīvokļu vārdā, tad noteikti mēs sazināsimies arī ar mājas vecāko un izrunāsim ar viņu šo situāciju un pārstācību atkal ar viņu. Jautājums, kurš ir parasti tiesīgi. Tātad, vieglākais veids, protams, ir darboties tikai ar mājas vecākos. Vienas līgumus uz visu tātad, ja tas līgums ir noslēgts ar mājas vecāko, Kā jūs teikt, sūtīsiet? mums tādu Mājas vecākos? Jā, pasmējušies. Nē, ideāla kārtība būtu, ja jums daudz dzīvokļu mājai būtu kopsapulces rezultāta izvēlēta persona, jeb apsaimniekoties ir viena persona, kas pārstāv visu iedzīvotāju interesi. Tad līgums būtu noslēgts ar visu māju, un jau ir tā mājas vecākā pienākums būtu sadalīt to rēķinu patstāvīgi starp dzīvokļiem. Mēs jau nākam pretī un slēdzam ar katru individuāli, saglabājot nosacījumu, ka konteiners un izvedamies apjoms būs koplietošana, lai izvairītos no situācijas, ka katram dzīvoklim ir savs maziņš konteiners pagalmā, kurš viņus slēg, pēc tam iztum, un mūsu šoferim ir jāsaprot, vai tas ir no 3. vai no 5. dzīvokļa konteiners. Lai nebūtu tāda situācija, tiek piedāvāts risinājums, ka katrs slēdz līgumu individuāli uz savus dzīvokli, bet konteiners ir koplietošanas. Un atkarībā no tā, cik viena māja, vai 2 apvienotās mājas, vai 3 atkarībā no ģeogrāfiskas stāvokļa, no pagalma, ja no pašu cilvēku iniciatīvas, kur labāk to novietot un uz kuru, teiksim, to segmentu sadalīt, no tā būs arī atkarīgs, cik katram individuāli būs rēķins, rūpīgi sakot, cik izdarīs, cik arī sadalīs. Ideālā veidā būtu, protams, viens līgums. Nākam pretī katram iedzīvotājiem, mēs slēdzam ar katru individuāli. Bet te ir jāsaprot, ka tieši dzīvokļu kontekstā ir, jo vairāk dzīvokļu mājas noslēdz, jo sanāk izdevīgāk un lētāk ir katram individuālam dzīvokļu. Tā vai vēl kādi jautājumi? Runājot, teiksim, ka individuālai mājai ir viens konteiners, neliels. Daudz dzīvokļu ir liels vai vairāk? Atkarībā no tā, cik cilvēki lielajā mājā ir noslēguši līgumu. Ja, piemēram, lielajā mājā ir 6 dzīvokļi, bet neviens nav noslēdzis līgumu, nekāda konteinera tur nebūs. Un, ja, teiksim, ir kā pilsētā kaut kāds ciematiņš, teiksim, atsevišķis vai vairākas mājas individuāls, vai viņi var vienu lielu privātu mājas vienoties nevar. Katra privāta māja. Daudz dzīvokļu māja var. Privāta māja, katrs īpašums slēdz koplietošanas teritorijā var būt daudz dzīvokļu māja. Tas, ka ir privātas mājas, privāta māja apvienoties koplopumā nevar. Katrs īpašums, katra māja slēdz savu individuālu. Kurās vietās tad tie, teiksim, lielie konteineri stāv, teiksim, jo viņi ir stāv uz braucamās darbas. Tieši tādēļ mēs arī atbildām, ka šī sistēma, kas tiek šeit ir situācija ļoti savādīga no kopējas pieņemtas prakses. Privātiem īpašumiem, koplietošanas konteineru nav. Tie, kas stāv uz ielas, kā jūs sakat, par viņiem nenes atbildību viens no lietotājiem. Es nezinu, kas šobrīd tas jautājums noteikti ne pie mums. Ja stāv konteiners, kuru lieto 3, 5, 7 kaut kādi lietotāji un nodrošina konteineru kaut kur pa vidu, vai es nezinu, kā jums to aprakstīt, atbildības nav ne pie viena. Šajā gadījumā gan pašvaldība, gan mēs izpildām likuma prasību, ka katrs atbild par saviem saražotiem atkritumiem, kam tiek nodots lietošanā konteiners, ar kuras starpniecību mēs arī iztukšojam un veicam to pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanā. Jums ir līgums, jūs iztumat savu konteineru, mēs no jums savācām jūsu atkritumus. Par daudz dzīvokļu konteineru? Daudz dzīvokļu konteineri, kā mēs tikko skaidrojam. Tur ir darbs ar mājas vecāku un ar iedzīvotiem. Kaut vai ar katru individuāli vai vecākiem atkarībā, kā ir vēlme katrai mājai.
kā mēs sakam, sākot ar pirmdienu, mums būs cilvēki, kas strādā tieši ar māju vecākiem un daudz dzīvokļu mājām, lai atrisinātu ideālu variantu katrai konkrētai mājai, vai 2 vai 3, jo es pieļauju, ka ir mājas, kur viens konteners uz 2 mājām, piemēram. Nu, es nevaru apgalvot, ir kur 2 konteneri uz 1 māju, vienādi, bet tā, cik iedzīvotāji konkrētajā mājā pieteiks, un viņi teiks, ka viņiem vajadzīgs, piemēram, kubīgs konteners, labi, tad mēs vedīsim atbilstoši saistošiem noteikumiem kubīgo konteneru reizes nedēļā, un mēnesī mēs izvedīsim tos 4,4 kubus, un to visu apjomu sadalīsim uz šo konkrētu māju. Ja būs skaidrs, un māju vecākiem un tiem iedzīvotājiem, ka tas ir, piemēram, pārāk daudz, vai viņi nesaražo tik daudz, tad tas varbūt nevis kubīgais konteners, bet tas varbūt mums saistais, 0,24, 0,14. Mēs nezinām, cik jums, ja tam iedzīvotājiem to atkritumu vajag, cik mums iesaka, cik mēs vedīsim. Gadījumā, ja mēs 3. nedēļā redzam, ka tur ir kalni, mēs bildējam, ejam pie tā pašā mājās vecākam, sakam, mums šķiet, ka jūs tomēr esat izvēlējušies pārāk mazu izvešanas intensitāti, jeb konteneru. Jā, un šo jautājumu ir jārisina. Mājas saka, ka tie nav mūsu jāatkritumu, kur notiek. Tas kopā ir jārisina. Vai nu mēs taisam slēdzamus kontenerus, vai nu pārvietojam citā vietā, lai šo objektu garam braucošos mašīnas nebūtu kārdinājums, mēs tieši tur. Tā kāds novākstos, kur tur jau ir? 1. mēnesī mēs notieksim tur izdarīsim. Mēs daudz redzējām, teiksim, tajos video komunikātā, kur ir, teiksim, tādi atkritumi, teiksim, kas viņus tur uzvāks. Tieši līdzvērtīga situācija. Daugavpils kontekstā tas pats, ja atkritumu valdītājs nevarēs nodrošināt atkritumu savākšanu un uzskata, ka tie atkritumi nav viņi, arī Daugavpils pilsētā ir ļoti daudz objekti, kur sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem šī jautājumi tika atrisināti. Ļoti daudz vietu, kur bijuši pierasti konteneru laukumi, šobrīd ir autostāvvieta, jo katrs no apsaimniekotājiem savu konteneru aizvilcis pie sevi un uzskata, ka viņam ir jāmaksā tikai par sevi. Un šis jautājums ir risināts. Galvenais, šeit ir nevar pārliekt. Es nevaru apgalvot, ka jums jāstāv blakus vai mums jāstāv blakus tam konteneram un jāčiko līdz cilvēki nevar iekšā. Bet kāpēc? Mums katram ir jāsako, lai tie atkritumi nenonāk, ja viņi jums nepieder. Neviens taču nebrauc uz jūsu privātu teritoriju, kur bija sakot ar savām darīšanām un nemet jums teritoriju. Tas nozīmē, ka ir iekļūt kontekstu, lai cilvēkiem nebūtu vēl darīt. Tad drīkst jautājumu par individuālām mājām, ja? Saistošie noteikumi nosaka, ka minimālais izvešanas biežums ir reizi mēnesī, ja? Bet neviens normatīvais akts nenosaka tieši to minimālo konteineru tilpumu, ja? 140 litrus, ja? Individuālās tieši mājām. Tur ir vairāk, 2-3 cilvēki vai 4, ja? Tur viss ir kārtībā, tur ir vairāk un pat biežāk ir jāizvēlas, ja? Bet kur tiešām mājsaimniecībā individuālā mājā dzīvo viens cilvēks, viņiem tie 140 šķiet pārāk daudz mūsu novadā, ja? Jo jūs teicāt arī paši, ka 300 kg ir vidējā statistika, pat nedaudz virs 300 kg, ja? Bet tie nav 3 kubi, kā jūs teicāt, tie ir 2 nepilnīgi kubi, ja? Pēc jūsu normas pārreikina, ja? Un tad sanāk šeit ir 140 litri mēnesī, tas ir 1,56 kubi, ja? Tātad nedaudz zem tās vidējās normas, bet tomēr, ja tas cilvēks... Tas ir uz pusi mazāk nekā vidēji. Nav tas uz pusi, jo 300 kg nav 3 kubi, taču tie ir 2 kubi. Jums ir pārreikina norma 160 kg. Kāds jums teica, ka mums pārreikina norma 160? Šitajā tādā ziņā. Iepirkumā bija minēts, bija tāds. Tie ir 2 kubi uz cilvēku vidēji Latvijā. Un ko darīt, ka tieši, vai nepastāv tomēr kaut kāds mazāka tilpuma konteiners, vai tieši priekš tiem cilvēkiem, kuri nesaražo tos 140 litrus? Tieši individuālā mājām. Pirmais jautājums, kur mēs atbildējam? Atkārtošot, jā. Pirmais jautājums, kas viņi dod. Ja pašvaldība uzskata, ka tas vienkārši iedzīvotājs un viņam tiek piemērots kaut kāds izņēmuma kārtas nosacījums, mēs nākam pretī. Pretējā gadījumā mēs esam izvērtējuši vidēju normu, kas ir ap 3 kubikmetriem gadā, izdalījuši viņus nobīdi uz Dagdas novadu, ka patiešām iespējams pie līdzīgas situācijas līdzīgos novados atkritumu apjoms ir mazāks. Līdz ar to arī bija izvēlēts maksimāli mazākais atkritumu konteiners.
Nu, tas viss ir skaidrs. Jā, labi, pašvaldība iedot jums izziņu, ka tur vienkārši trūcīgs cilvēks dzīvo vai es nezinu, vai tikai vienkārši cilvēks. Jā, kas būs? Tad jūs pusi viņiem tad liksiet, vai ko jūs viņiem liksiet tam vientuļam cilvēkam? Šajā gadījumā vainojums. Jūs atkritumus izvedīsiet reizi mēnesī, jā, bet viņiem nebūs 140. Nevar kaut kāda iespēja tomēr tiem vientuļiem cilvēkiem kaut kā to samazināt uz 140 litrus. Mēs patstāvīgi nevaram izvēlēt. Ja būs izziņa pašvaldības. Ja būs izziņa pašvaldības, mēs konkrēti vienosimies ar pašvaldību, kādā procesā mēs taisam vai nu atlaidi, vai nu kaut kādu citu pieeju konkrētai kategorijai, grupai, pēc pašvaldības. Un cik reāli tā var būt? Saprotiet, mēs nevaram patstāvīgi izlemt, Jā. Mēs kā operators patstāvīgi nevaram izvēlēties kādai iedzīvotāju grupai piešķirt atlaides vai nepiešķirt atlaides. Tas noteikti ne iepirkumā, ne saistošais nav paredzēts. Šeit ir mūsu brīvā grība kā operatoram, kā komerciālam. Bet ko jūs varat piedāvāt tiem, jo bija tādi jautājumi? Tieši tie cilvēki, kas vieni paši dzīvo, jā? Mēs izrunāsim ar pašvaldību un redzēsim, cik daudz tādu pieteikumu ir un kādu risinājumu var piemērot. Es nevaru jums šobrīd apsolīt, ka viņiem būs atlaide vai viņiem nebūs atlaide. Viennozīmīgi mēs saprotam, ka šis jautājums ir aktuāls, tad viņu ir jārisina. Viss, kas ir likuma robežās, mēs uz to arī iesim. Jo tie 140 litri, tas nekur nevienā dokumentā mūsu nav piefiksēts, jā? Tas ir, teiksim, es piekrītu, ka tas ir priekš mūsu norma, tas ir normāli tiem, kas, teiksim, jā, dzīvo, vairāk nekā viens, tas ir ļoti laba norma, teiksim, jā, bet tiem, kas tieši vientuļies, tiem var būt nedaudz vai pa daudz. Jo tie, kas dzīvo divasā, viņi maksās vienkārši, kas cilvēks. Tas ir ļoti vienīgais, kas mums nav 140 litru, mums Mums šobrīd novadā bija 0,8 kubikmetri, jā, teiksim, vēl 15. gadā mums operators strādāja 0,8 kubikmetri gadā cilvēku. Un mēs piekrītam, ka šī norma ir pārāk masa. Bet tas atkal ir patvaļīgi piemērota norma, kas, saskaņā domas lēmumu. Bet es negribu kritizēt iepriekš operatoru vai viņa darbību. Kā es teicu, tas, kas notika līdz noteiktam iepirkumam, ir viens stāsts. Kas ir noticis pēc iepirkumā, kura operators ir esošais ir piedalījis. Ir pavisam kas cits. Arī esošais operators ir piedalījies šajā iepirkumā un ir iesniedzis savu cenu piedāvājumu. Iepirkumā nebija noteikts, ka jābūt 140 litriem. Ja mums operators ir piedalījies esošajā iepirkumā. Viņš ir piedāvājis, zinot visus nosacījumus labāk nekā mēs, strādājot šajā pašvaldībā, ir piedāvājis augstāku tarifu. Līnes spēja piedāvāt konkurētspējīgu tarifu tikai pateicoties savai pieredzei un apjomam, izmērām. Iepirkumā tas varēja manipulēt ar cipariem, tas tonus kubi, un tāpēc tas arī tas notika. Ja būtu izvēlēts viens kritērijs tonus, mums nevarētu iespējas. Mums bija 2 kritēriji, tāpēc spēlēt. Nu jā, pirmā uzvarēja. Varbūt 30 vai 35%. Kādreiz otrā, ja būtu noteikts viens kritērijs, manipulācija būtu iespējama. Nebūtu iespējams. Bija nosacījumiem, ka ir 2 kritēriji, manipulācija kādreiz nav iespējama. Būs šoreiz notika tā manipulācija? Nekādas manipulācijas šobrīd nenotika. Jūs teicāt manipulācija, būtu viens skatāt. Ja būtu viens kritērijs tādā ziņā, ka operators, jebkurš operators, tas noslēpums spētu interpretēt kuba svaru un uzskatīt, ka atkritumi ir vieglāki vai smagāki. Jūsu gadījumā, kad ir noteikti gan svars, gan cena par tonu, gan cena par svaru, jūs arī paši atbildējat uz jautājumu, ka bija jāuzrāda arī pārreikina koeficients, kad bija jāuzrāda pilnīgi visiem pretendentiem. Tas nozīmē, ka jums, kā pašvaldība, bija zināma gan pretendentu cenas, gan mūsu cenas, gan pārreikina koeficients. Viņi būs norādītu tonus. Viņi norādītu Bez cena viņi norādītu. Koeficients. Ja norādīts koeficients var pārreikināt kubus uz tonām, jā, viņš bija norādīts. Tas ir tā manipulācija, kas varētu arī tas konkursā pierādīt, ka tajā kubā ir 5 km, un es to konkursu zināju. Bet jūs pēc tam nevarētu strādāt un to nodrošināt. Tieši tā, bet iepirkuma uzraudzības. Tas iepirkums ir
diezgan apšaubi, tas Bet viņš jau Iepirkuma uzraudzības pierādījums jau izskatīt cauri, tā kā, jūs apšaubat visus lēmumus. Nē, viņi apšaubīja to piedāvātā mūsu, viņš to neizvērtēja. Viņš risināja to, kas bija piedāvāts. Ja būtu mūsu tas piedāvātais iepirkums būtu perfekts, jūs nebūtu uzvarējuši šeit. Tad tā kā bija iespējams manipulācija. Es domāju, ka visi domas deputāti, tostarp arī iepirkuma komisija vadījās pēc principa, pēc saimniecības izdevīgākā principa priekš saviem iedzīvotājiem. Tas, ka līderis piedāvā konkurētspējīgākas cenas piedāvājumu, nozīmē to, ka mēs esam gatavi uzņemties atbildību un apkalpot reģionu un pašvaldību uz noteiktiem nosacījumiem, kas bija vienlīdzīgi visiem pretendentiem. Jautājums, ja mēs netiksim galā, vai būs pārmetumi par sniegto pakalpojumu, ja mēs esam, kā jūs sakat, kaut ko sareiķinājuši ne tā vai savādāk, mēs arī neuzņemtos šo atbildību strādāt par tādu tarifu. Šajā gadījumā, diemžēl, jūsu iebildums nav vietā, jo mēs esam gatavi sniegt par šo pakalpojumu, par šo cenu konkrētu pakalpojumu. Es vienkārši griezos pie jūsu konkurentiem, kas strādā tur Rīgā, lieliem, tur daudzi miljoniem to apgrozījumus, viņiem norādīja to, kas tas Nē, un viņi to man sniedza konsultācijas, viņiem prasīja to rakstisku atzinumu, kas vēl nav atnācis. Bet viennozīmīgi tas nolikums bija, kad izstrādāts neprofesionāls un deva iespējas manipulācijai. Sakiet, lūdzu, ja, piemēram, cilvēks notiek ar jums līgumu, ja, un pēc tam tur pēc mēnešiem diviem jūs saprotat, ka kaut kas viņam neiet. Viņš taču var ar jums lauzt to līgumu. Kāds problēma? Protams, mēs vēl neesam pakārinājuši. Mēs sakām, kāda jūs ir? Pārkāpt līgumu, lauzt līgumu, jau nevar. Nē, klients var lauzt līgumu, viņš lauž līgumu, un mēs griežamies pie jums ar, ja jums pašvaldībā būtu pašvaldības policija, mēs grieztos uz pašvaldības policiju ar informāciju, ka konkrētai personai lauzus līgumu un nekas nenotiek. Ja? Šajā gadījumā mēs esam atrunājuši procedūru, kā es saprotu, ka no pašvaldības būs inženieris, jūs teicāt, cilvēks ar vidas inženieris. Ja, pie kā mēs tāpat pēc noteiktas procedūras griezīsimies un informēsim, ka ir noteiktas personas, kas vai no A neslēdz līgumu, B neievēro līguma nosacījumus, vai C lauž līgumus un netaisās viņus pārstāt. Grupi sakot, mēs par to jūs informēsim, jo mēs neesam soda instance, mēs nevaram viņus ne sodīt, ne ķert, neko. Mēs arī paši gribam, lai visi cilvēki principā noslēdz tos līgumus. Tas būtu mazāka summa uz katru iedzīvotāju. Pamat problēma, ka vienmēr pastāv cilvēku kategorija, kas uzskata, ka uz viņiem līgums neatiecās un ka viņam līgums nav jāslēdz vai viņam jāslēdz līgums uz kaut kādu mazāku apjomu un tā tālāk, un viņš faktiski dzīvo uz citu cilvēku rēķinu. Jo mēs visi labi saprotam, ka visiem cilvēkiem atkritumi rodas vairāk vai mazāk. Jautājums, kur atvainojas šis cilvēks pēc tam tos atkritumus ievākšana, vai noliek pie, kā jūs sakat, pie cita konteinera, un tad rodas problēma, arī tas izskatās šausmīgi, tur ir atkritumi, bet jebkura gadījumā man ir, man ir baigi lielas aizdomas, ka pie jums brauc no Vitebskas un met šeit atkritumus. Lielāks jautājums, cik plaši ir patiešām, cik apzinīgi ir sabiedrības daļa, kas nemēģina dzīvot uz citu rēķinu. Labi, tas jau ir noslēgts līgums un jālauž, tad jūs griežaties, ka viņš ir... Jā, lauž neatgriezīsies. Mēs uzdodam jautājumu, ja kāds ir sakas, jo mēs būtu nomārkājums cilvēkiem mīksti. Cilvēki brauc prom, pamet īpašumus un tā tālāk. Notiek dažādi. Ja līgums tiek lauzt kaut kādu noteikti iemeslu dēļ, kas ir līgums aizsargīt, jā, protams, mums nav līgums tā griezties, bet mums šī informācija jāpārbūt. Un ja līgums vienkārši nav šim noslēgts, tas iestādāt cilvēku. Tas ir jau pašvaldības atbildība. Jā, tā ir pašvaldības atbildība. Pirmā aprīļa būs informācija, kas ir noslēgts. Otro sākums uztaisīt, kas nav noslēguši. Kas ir zelēt iekļūt. Kas viņu tad taisīs par sarakstu un kāda būs darbība ar tiem, kuri līdz šiem nav noslēgts? Darbība ir pieliestot. Mēs kā pieliestot. Mēs uzdotu mums līdzībā. Es par to mums ir kāpēc. Padomāt, tas.
vēl izņemot kombināciju, vairāk nekā nav jautājumu. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Pirms pārstāvjiem, ja nav, tad paldies, jo tiešām ļoti izsmeloši bija šīs atbildes, un es domāju, ka arī daudziem radās arī priekšstats, ka šeit gan ietekuma komisija bija gatavojusies attiecīgi likumdošanai, kā jūs arī iesākat šo finanšu komitejas sēdi, gan arī vadoties pēc piedāvātiem piedāvājumiem, un šeit bija izvēlēts šis lētākais iepirkums, tā kā līdz ar to es domāju, ka mēs visus noteikumus esam izcēluši.